Labdien visiem! Šodien no rīta ēdot brokastis ģimenes pulkā, man 3-gadīgā meita prasīja, es arī varu braukt līdzi uz to Eiropas konferenci. Un es viņai prasīju, ko tad tu zini par Eiropas Savienību? Un viņa tā padomāja un teica, tie ir cilvēki. Man likās ļoti labi atbildi, tie tiešām ir cilvēki. Tā kā labdien, mīļie cilvēki, un sveiciens jau gandrīz to pirms mācību gada. Kad man uzdevā šo te uzdevumu vai lūgumu runāt par demokrātijas kultūru izglītībā, es daudz domāju, ko man personīgi un arī profesionāli nozīmē demokrātijas kultūra. Jo skaidrs, ka šīs šķautnes un vērtības ir ļoti daudz un dažādas. Un tas, kas man gan pašai personīgi, gan arī pārstāvot uzņēmumu Dūrio, es sapratu, ka tā ir, es tagad pastīšos, ar kuru, ka tā ir saruna, ka tā ir sarunāšanās, un tā ir brīvība sarunāties, pat tad, ja viedokļi atšķiras, pat tad, ja mēs viedokļiem nepiekrītam, pat tad, ja varbūt sarunu biedrs nav gatavs ieklausīties, bet mums ir šī iespēja sarunāties. Un tas ir arī tas, ko mēs darām Dūrio. Mēs palīdzam sarunāties izglītības iestādēm ar skolēniem, ar skolotājiem un vecākiem. Un, ziniet, man no rīta ļoti norezinēja arī, ko prezidenta kungs atbildēja skolniecei no Līvāniem jautājot. Jo ticiet man, ka 9 gadus atpakaļ mēs jauni, tikko beiguši augstākās izglītības, dibinājām jaunu uzņēmumu Dūrio. Mums bija tāda vīzija, mums ir tik daudz, ko teikt par izglītību, kas mums patika, ko varētu uzlabot. Mēs taču varētu kopā veidot labākas mācības. Kad mēs gājām pie direktoriem, lai parunātu par šo ideju, vai pie izglītības pārvaldēm, uz mums skatījās kā uz jokainiem tādiem meža dīvainīšiem. Ko jūs gribat? Jūs gribat vecākiem prasīt kaut ko? Skolēniem prasīt par stundām? Bija ļoti, tā pretestība bija diezgan liela. Tajā pašā laikā, jau pašlaik 9 gadu garumā, mēs redzam, ka ir 17 pašvaldības un vairāk kā 650 izglītības iestādes. Tāpēc, man liekas, šī neatlaidība, par ko arī daudz šodien tiek runāts, cīnīties par tām vērtībām, kas mums šķiet svarīgas. Un man tiešām ir liels prieks, kad skolas izmanto iespēju ieklausīties skolēnos, skolotājos un arī vecākos. Un izmantošu izdevību pateikt paldies, jo visticamāk lielākā daļa no jums ir vismaz kaut reizi dzīvē kādu aptauju pildījuši. Tad šodien man ir tas arī iespējams pateikt, kāpēc tas ir svarīgi un kāpēc mēs tos datus analizējam un kas tad tālāk notiek. Un pat arī esmu ar pedagoģu izglītību, man ļoti patīk runāt ar līdzībām. Un es sākšu ar šādu attēlu. Ja es jums lūgtu tagad noraksturot, ko jūs redzat šajā attēlā, visticamāk lielākā daļa no jums teiktu durvis, logu, jūra tur ārpusē, tāds patīkams, skaista ainava. Ja es jums uzdot jautājumu, vai jūs varat pateikt, ko jūs neredzat šajā attēlā? Viedokļi jau sāktu atšķirties. Kāds teiktu, es neredzu suni, neredzam cilvēkus, vēl kaut ko. Un pareizi tā būs, katram būs savs viedoklis. Un vissarežģītākajā brīdī mēs nonākam, ka mēs uzdodam jautājumu, kas tad īsti ir noticis. Un noteikti arī, ka jūs savas ikdienas skolās zinat, kā tas ir, kad viens vecāks saka, nē, Jānīts, mans tā nekad nedarītu. Klases audzinātājs saka, pag, bet es taču esmu klasē un es redzu, ko viņš saka. Un skolotājiem vēl kādam būs vēl trešais viedoklis. Un tāpēc arī, manuprāt, tā iespēja mums sarunāties, iespējams, ka mēs viņu dažreiz izmantojam par maz šo te brīvību. Ja? Un lai nesanāk šī te bilde, ka mums ir kāda problēma, bet katrs viņai pieiet no citas puses un liekas savādāk, mums ir tik ļoti svarīgi mūsu darbā dot to iespēju izteikt viedokli gan skolēniem, gan skolotājiem, gan vecākiem. Un īstenībā arī skolu vadībai, kas arī ir ļoti, ļoti nozīmīga grupa, kur mēs arī vācam datus un aptaujājam. Lūk, kā jau arī man pieteikumā teica par šo te labbūtību. Pagājušajā gadā mums bija lieliski iespēja arī, veikt tādu sarunu ar skolēniem un skolotājiem par labbūtību Latvijā. Un starp citu arī, ko es gribu uzsvērt, kas ir nozīmīgi. Mēs ļoti daudz arī Latvijā par izglītības kvalitāti mēs runājam mērot eksāmenus, skatoties skolu reitingus, bet par ko man ir prieks un kas arī saskana ar Eiropas vērtībām, par to, ka ir jājūtas labi arī darba vietā un vidē, kurā mēs strādājam. Un šī ir tā labbūtība, par ko mēs runājam.
Un pagājušajā gadā tad mēs veicām pētījumu, piedaloties daudz skolām. Un, ap citu, mazai atkāpēji, es zinu, arī aptaujās daudz komentāru, prasīju, kas tā tāda labbūtība, kas tas tāds par vārdu savienojumu. Tad es gribēju teikt, ka patiešām pavisam nesen, pēc šī gada februārī, šis vārds ir apstiprināts. Un tas ir ne tikai par labsajūtu, kas varbūt ir mums tāds ierastāks vārds, bet par visiem aspektiem, kas ir fizioloģiskais, sociālais, emocionālais, profesionālā, garīgā, tas ir milzīgs bloks apkārt, kas būtu mums visiem, ideālā variantā jājūtas labi šajās dažādajās sfērās. Lūk, un lai tikai mazliet pastiprinātu datu ticamību, gribēju teikt arī, ka tas patiešām datu apjoms ir milzīgs. Mums ir nepilni 16,000 skolēni, kas aizpildīja aptauju, un nepilni 4,000 skolotāji, tātad pārklājot visu Latviju. Lūk, un ko tad tie dati atklāja? Es tikai tādas galvenās atziņas, ja jūs skola piedalījās šajā pētījumā, jums individuāli par skolu arī jābūt pieejamiem datiem, varat prasīt vadībai, ja neesat iepazinušies. Lūk, un tas mūsu pārsteigums bija, ka bija ļoti lieli kontrasti skolotāju atbildēs, un parādīšu to lītās, ko es ar to domāju. Kad mēs jautājām, bija vesels modulis par mikroklimatu izglītības iestādēm, un mēs redzam, ka ir ļoti zaļas un skaistas atbildes. Skolotāji saka, kas arī cieņa kā vērtība, mums ir cieņpilnas attiecības ar vadību, cieņpilnas attiecības ar kolēģiem. Es ap citu neesmu arī ielikusi šeit, bet apmēram ap 80, nedaudz zemāk, bet 80% bija arī attiecības ar vecākiem un skolēniem. Mēs skatāmies uz šiem datiem, skatāmies uz nākošajiem jautājumiem, vai jūs ieteiktu savu skolu kā darba vietu. Tāds lokāli patriotisms ir redzams, mēs lepojamies ar savu skolu. Labi, ne 100%, bet 88%. Un vēl būtiskā tad par šo sarunu kultūru, par šo arī tādu demokrātisko darba vidi, ja, ka 80% arī saka, ka pilnībā vai drīzāk piekrīt, ka es varu izteikt savu viedokli. Un skatoties uz šiem datiem, varētu likties tādi, skola ir brīnišķīgākā darba vieta, kur būt. Izcils mikroklimats, izcils sadarbības iespējas, sarunāšanās iespējas. Un tad pienāk nākošais grafiks, kurš mazliet apsēdināja mūs. Jautājumā, ja esat apsvērs ideju mainīt profesiju, kādi būtu galvenie iemesli? Un jūs redzat tikai, man ir, diemžēl, neredzu tik tālu ar brillēm, bet 54% tikai saka, ka neesmu apsvērs. Tātad gandrīz puse pedagogi, neskatoties uz šo te pozitīvo mikroklimatu, ir apsvēruši mainīt profesiju. Un atņemot nost arī tos, kas saka, ka nav apsvēruši, mēs redzam, ka pusēji galvenokārt tās ir pārmaiņas biežās un izdegšana. Tātad, ja mēs runājam par, ja šeit ir klāts kāda skolu vadības cilvēki, šeit ir klāta pašvaldība un kādi citi, kas spēj ietekmēt, šie ir tie būtiskie aspekti, kas pašlaik skolotājus satrauc. Lūk, un neskatoties ar šo te pozitīvo vērtējumu, tas, ko mēs sapratām, tas, kas veicina šo te izdegšanu un biežās pārmaiņas, ir tiešām šis augstais noguruma un stresa līmenis. Un viena būtiska lieta, ko arī domājot par mums kā sabiedrību kopumā, kas bija interesanti, ka šie dati bija gandrīz identiski skolēnu un skolotāju grupās, kas arī mums bija pārsteigums. Un lika uzdot jautājumu, par ko tas ir, vai skolēni spoguļo pieaugušos, vai skolēni spoguļo sabiedrību, kurā mēs dzīvojam. Un parādīšu, kā tas izskatās pašlaik datos. Tātad, cik bieži tu jūties noguris no mācībām un cik bieži pēdējo 6 mēnešu laikā jūs jūtaties pārstrādājies. Redzat, tad ļoti tuvu tie procenti. Ir tikai 16% skolēniem, kas saka reti, nekad vai diezgan reti, un 21 skolotājiem. Tad ir tāda izteikta noguruma sajūta abās grupās. Ejam tālāk, nākamais jautājums, kas ir jau arī, kā psihologs saka, jau tieši tas drauds par izdegšanu un trauksmi, ja? Vai esat sajutis stresu vai trauksmi? Te ir mazliet, paldies Dievam, pozitīvāki, bet vienalga salīdzinoši zemi šie te pozitīvie rādītāji. Un šis ir ļoti satraucoši. Tas nozīmē, ka būtībā visi iesaistītie izglītībā, gan pedagogi, gan skolēni, ikdienā šādi jūtās, domājot tieši par nogurumu un stresu. Un mēs ejam tālāk. Mēs gribējām saprast, un mēs prasījām skolēniem, kas tad jums rada tos lielākos stresa faktorus? Un mēs redzam, ka lielākoties tā ir pārbaudas darbu rakstīšana, gatavošanās un arī prezentēšana. Ja? Tā kā no vienas puses varētu teikt, tādas saprotamas lietas, kas varētu būt, bet jebkurā gadījumā šis ir tas, kas šeit parādās.
Un dažus piemērus vienkārši gribēju parādīt, kas šeit parādās, ka tas ir par projektiem, prezentēšanu, olimpiādēm. Otrais komentārs, kas man likās ir interesants, ka bērni varbūt vēl neapzinās, ka tas ir tas stress, ko viņi izjūt. Ja? Vēl ir trešais citāts, kas šeit arī ir pielikts klāt, ka tas netik daudz ir par stundām, bet tas ir par šo te vidi skolā. Tas ir par šo te labbūtības faktoru, kas ir par to, kā es jūtos emocionāli no vides skolā. Un tāpatās arī ģimenes atbildība par bērnu slodzi, kā mēs redzam, cik daudz bērns mācās. Un, lai būtu godīgi, arī parādījuši skolētāji dažus komentārus. Tās mēs redzam izteikt, tās ir tās milzīgās darba stundas, kas jums ikdienā ir. Mēs redzam arī par to, ka ir atstājuši ļoti lielas sekas attālināto mācību posms Covid laikā. Un, kad arī tas tāds, man liekas, tāds visaptvarošs citāts par to, ka nevis fiziski grūts, bet emocionāli iztukšojoši ir šis darbs. Kas ir vēl būtiski? Kā jau es runāju, ka šī labbūtības aptauja bija arī dažādi fiziskie aspekti, par kuriem mēs runājām un prasījām. Un mēs redzam arī, ka visvairāk skolotāji norāda, ka tieši cieši emocionālā veselība un miega kvalitāte, ja, kad mēs skatāmies par darbu skolā. Man ir ļoti jocīgi, pirms jaunā mācību gadījums rādīja tādus datus, bet es ļoti ceru, ka jums vismaz vasarī devusi iespēju atpūsties, ja mēs tagad aptaujātu būtu labāki, bet šie dati no pagājušajā gada. Un līdzīgi ir arī skolēniem, kas atkal velkotās paralēlas ar pieaugušiem un bērniem. Tikai 20%, jeb katrs 5. skolēns nav izjutis kaut kādus traucējumus. Ja? Tad arī, man liekas, ļoti būtiski dati. Un noslēgumā vēl no tās datu viedokļa, ko es gribēju parādīt, ka gandrīz identiski tā 1/3 arī parādās par to, par emocionālo vai fizisko vardarbību, kas tas moderni tagad mobbings un tam līdzīgi teikt. Kas mums arī likās interesanti, mūsu hipotēze bija, ka skolēnu dati parādīs augstākus un skolotājiem mazāk būs. Bet arī ļoti līdzīgi dati, kas liecina par kaut kādu šo te mikroklimatu, šajā gadījumā, kas ir kaut kāds līdzīgs gan skolotāju kā pieaugušo, gan skolēnu kā bērnu grupās. Lūk. Un atgriežoties pie tā mana uzstādījuma prezentācijas par sarunu kultūru, cik tas ir nozīmīgi sarunāties un mēģināt risināt situācijas. Šis ir grafiks, kas mums likās ļoti būtisks un ko mēs arī runājam ar katriem skolu direktoriem un izglītības pārvaldēm, ka mēs tiekamies, par ko skolēns pastāstīja, ja viņam darīja pāri. Un mēs redzam, ka paldies Dievam, vismaz pirmā vieta ir vecāki, bet arī tikai 27% to ir atzīmējuši, tad ir draugi, un diemžēl trešā vieta, ja 15% ir nevienam, jo tāpat nekas nemainīsies. Un tikai pēc tam ar 11% parādās pirmais cilvēks saistībā ar izglītības iestādi, kas ir klases audzinātājs. Un kāpēc es šo atsevišķi izceļu? Nevis, lai kādu kauninātu, nostrostētu vai kā tam līdzīgi, bet šis grafiks... Man parasti par negatīviem datiem patīk teikt, ka tā ir zelta bedre, ja mēs varam paņemt kaut ko, kas mums nestrādā un uzlabot. Un šis ir izcils rādītājs, ko var skolas ņemt un domāt, kā mēs varam veicināt skolēniem pārliecību, kad ir vērts runāt, ir vērts teikt par manām sajūtām, ka kaut kas tiks darīts, kaut kas tiks labots. Un starp citu arī paralēli par jums kā pedagogiem. Vai jums ir vērts iet pie vadības un teikt? Retorisks jautājums. Jo es zinu, ka ir skolas, kas teiks, jā, protams, un ir tādi, ka 5 reizes esam teikuši, nekas nav mainījies. Un tas pats arī iet tālāk uz bērniem. Ja bērns neredz, ka kaut kas mainīsies, viņš nerunās un viņš nestāstīs. Un mēs esam tajā aplī ierauti no dienas uz dienu. Lūk, tad jautājums droši vien ļoti svarīgs, kā mēs varam mainīt šo situāciju. Es neesmu ne psiholoģijas speciālists, ne kāds supervīzors vai kā tam līdzīgi, bet tā pirmā lieta, ko es gribu teikt, ir par to, ka ir ļoti svarīgi katram mums pašam saprast, kas ir tā mana ietekmes zona un kas ir tie praktiskie ieteikumi, ko mēs varam jau darīt tūlīt. Un turpinot šo te demokrātijas kultūras vai manā tulkojumā kā sarunu kultūra, es kā minimums aicinātu mūs visus sarunāties vairāk par tām lietām, kas mums sāp, ideāli, un es arī aicinu balstoties datos, bet sarunāties un ieklausīties vienam otrā. Un es parādīšu burtiski dažus piemērus, kā tas var izskatīties. Piemēram, šajā pašā aptaujā bija arī jautājums skolēniem, kas tev ir nepieciešams, lai tu justos labāk mācību stundā.
Un pat, ja mēs paņemtu tikai tos pirmos 3, mums nevajag uzreiz visu kuģi mainīt, bet ja mēs paņemtu tikai tos pirmos 3 rādītājus, tas jau lielai daļai skolēnu uzlabotu vismaz tā sajūta, ar kādām viņi nāk uz jūsu stundām. Un tas arī ir tā mana doma un aicinājums, un kāpēc es arī vispār daru to darbu, ko es daru, palīdzot skolām un pašvaldībām, ir, ka stiprināt to pārliecību, ka ir jēga sarunāties, ir jēga teikt, un pats svarīgākais, kad mums ir jāmācās ieklausīties vienam otrā. Un tas pats arī ir par skolotājiem. Un šeit ir tas moments, kur es gribu noslēgt prezentāciju uz pozitīvākas nots. Mēs jautājām skolotājiem, kas jums palīdz justies labi savā skolā. Un šis ļoti saskanēja ar tiem grafikiem pa mikroklimatu, ka izteikti lielākā daļa jūs visi rakstat par kolēģiem, par kolektīvu, par atbalstu. Un ja ir kādi ieteikumi uzlabošanai, tad tie ieteikumi parasti ir tādi, mums vajag vairāk satikties, mums vajag vairāk parunāt, mums vajag jēdzīgākas sapulces, kur mēs ne tikai dzeram kafiju, bet reāli risinam lietas problēmas. Attiecīgi tas, ko es šeit arī vēlos uzsvert, ka tas ir kaut kāds iekšējais resurs, ko mēs varam jau pašlaik izmantot. Es tagad neatceršos, kurš no runātājiem jau to minēja, bet veidot jau to kultūru arī kaut vai skolas līmenī. Protams, mēs gribētu arī tādu demokrātisku un sarunu kultūru pārvalžu līmenī, ministrijas līmenī, bet arī jūsu skolu līmenī to ir jau iespējams darīt, rādot piemēru bērniem, kā mēs varam risināt problēmas, kā mēs varam sarunāties par jautājumiem, pat tad, ja tie nav ērti jautājumi. Pat tad, ja tie nav ērti jautājumi. Nu, lūk, jā, tas ir tas mans aicinājums ne tikai runāt, bet sarunāties, ieklausīties kolēģos, veidot drošu vidi kopā. Jo šis te labbūtības aspekts, viņš nekur nepazudīs. Tieši tāpatās, kā mēs mērīsim, un mums ir svarīgi spēcīga un kvalitatīva izglītība Latvijā, skatoties no sekmēm un eksāmenu rezultātiem. Es pat teiktu, ka tas, ko arvien vairāk runājot ar skolu vadību un izglītības pārvaldē, mēs redzam, ka kā reiz veicinot labbūtību, uzlabojas arī sekmes. Tā kā paldies jums, un varbūt tādā noslēgumā ne tik daudz par Eiropas Savienību, bet personīgi par katru no mums kā cilvēkiem Eiropas Savienībā. Mazs atgādinājums jums visiem, ka atceramies vispirms palīdzēt sev, kā lidostā saka, un pēc tam pārējiem. Paldies jums, lai jums daudz vērtīgu sarunu jaunajā mācību gadā. Paldies!